Miers jūsu namam. Dievs grib stiprināt savu draudzi. Viņš grib stiprināt draudzi caur audzināšanu. Audzināt viņš grib savu draudzi, ka tā ir paklausīga. Lai draudze ir paklausīga viņam. Dievs vēlas audzināt šodien savu draudzi, lai viss, kas ir no pasaules šīs, atkristu no draudzes, nokristu nost no draudzes. Viss, kas nav nācis no gara, viss, kas nedod draudzēji augt, pieaugt, izaugt, lai tas viss nokristu. Viņš ļoti grib audzināt savu draudzi. Dievs, tiešām es lūdzu audzini savu draudzi. Un es pateicos, ka tu vēlies un kā tu vēlies šodien audzināt savu draudzi un lūdzam, ka tu audzini draudzi patiesībā, lai draudze ir stiprināta, lai draudze ir stipra. Dievs vēlas, lai draudze nevis augtu no emocijām, bet viņš vēlas, lai draudze aug svētajā garā, lai tā aug svētā gara audzināšanā, jo draudze nevar augt no cilvēku emocijām. Dievs vēlas audzināt draudzi savā patiesībā, patiesības garā. Dievs vēlas, lai draudze ir atdalīta no visa pasaulīgā, un lai pasaule nav draudzē. Dievs vēlas, lai draudze ir karsta, nevis siltiņa. Dievs vēlas, lai cilvēki atvērtu savas sirdis, plaši atvērtu savas sirdis un gaidītu no Dieva, ko Dievs vēlas runāt, un darīt, lai cilvēki dzīvotu nevis no šiem tējas vakariem, no kaut kādiem tējas galdiem, bet lai cilvēki dzīvo svētajā garā. Un šī ir tā centrālā vēsts. Dievs vēlas, lai centrā būtu Dieva vārds, kurš audzina. Runājiet Dieva vārdu, virzieties svētajā garā. Dievs ļoti vēlas, lai draudzes centrā ir Dieva vārds, tāpēc, ka viņš vēlas audzināt, audzēt. Viņš pats vēlas audzēt savu draudzi, lai draudze augtu. Viņš vēlas, lai draudze pieaugtu viņā, lai draudze pieaugtu Dievā. Tāpēc viņš saka šodien, iemīliet Dieva vārdu, iemīliet patiesību, iemīliet patiesību, iemīliet patiesību. Iemīliet patiesību tā, ka jūs varat jau ēst šo cieto barību. Viņš vēlas, lai jūs ēstu cieto barību. Dievs vēlas, lai jūsu garīgie zobi ir stipri, lai jūs neesat bezzobaini bērni, kuri nav spējīgi sakost cieto barību. Un es redzēju tādu redzējumu, Dievs parādīja man redzējumu, ka zobi lūst, ka viņi ir nestipri un nevar cietu barību sakost. Ir jākopj šie te garīgie zobi, jo Dievs ir paredzējis kristiešiem pieaugt un ka tie ēd jau cieto barību un ne tikai pienu dzer. Dievs vēlas, lai jūsu zobi ir stipri, šo cieto barību ēst, lai jūs esat spējīgi to uzņemt sevī, šo cieto barību. Kas ir šī cietā barība? Bībelē ir teikts par cieto barību, tur teikts, kas ir cietā barība un kas ir piens. Dievs vēlas, lai mēs jau ēdam cieto barību, tātad tas jau ir kāds konkrēts līmenis Dievā. Un Dievs arī pateica 3 pantus no Bībeles. Tie ir vēstulē Ebrejiem 5. un 6. nodaļā. Un
5. nodaļā, beidzamais pantiņš 14. Bet pilngadīgajiem pienākas cieta barība tiem, kam ir piedzīvojumi un kam prāti vingrināti izšķirt labu un ļaunu. Un 6. nodaļā 1.2. Tāpēc atstājuši Kristus mācības sākumu dosimies pretim pilnībai, nelikdami atkal pamatu ar atgriešanos no nedzīviem darbiem un ticību Dievam, ar mācību par kristībām, roku uzlikšanu, miroņu augšām celšanos un mūžīgo tiesu. Tātad ir jau ceļš tālāk, un Dievs grib, lai mēs virzamies tālāk. Tātad Dievs uzrunā, kad lai mēs nenonīcinām pravietošanu, un arī šeit katrs šis vārds ir ļoti svarīgs, un katru šo vārdu mēs varam izpētīt un pārdomāt, vēl un vēl atkal un atkal ēst to, klausīties, piepildīt sevi ar to, kas ir no debesīm, lai mēs varētu pieaugt viņā, lai mums būtu šī saprašana, ko viņš vēlās. Vēl nobeigumā par šo te pienu un smago barību ir teikts Pāvila 1. vēstulē korintiešiem 3. nodaļā. Un šeit ir teikts tādi vārdi teikti: ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristus lietā. Es jums devu pienu un nesmagu barību, to jūs nevarējāt panest, arī vēl tagad nevarat, jo jūs vēl esat miesīgi. Un kā šeit izpaudās šis miesīgums, tālāk ir teikts, kamēr jūsu starpā naids un ķildas, vai tad neesat miesīgi un vai nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki, jo kad viens saka, es turos pie Pāvila, bet otrs es pie Apolla, vai tad neesat miesīgi? Kas tad ir Apols un kas ir Pāvils? Tik kalpi, ar kuru palīdzību jūs kļuvāt ticīgi, ik viens, tā kā tas kungs viņam devis. Es dēstīju, Apols aplaistīja, bet Dievs deva spēku augšanai. Tamdēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē, dēstītājs un laistītājs, abi sadar kopā, katrs dabūs savu algu pēc sava darba, jo mēs esam Dieva darba biedri, jūs esat Dieva āramais tīrums, Dieva celtne. Pēc Dieva dotās žēlstības es kā gudrs namdaris lieku pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku, bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ, jo citu pamatu neviens nevar likt, kā tikai to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Bet ja kas ceļ uz šā pamata zeltu, sudrabu, dārgakmeņus, kokus, sienu vai salmus, katrs darbs tiks redzams tiesas dienā, to atklās, jo tā parādīsies ar uguni, un kāds, kura darbs ir, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas cēlis pastāvēs, tas dabūs augu, ja kāds darbs sadegs, tam būs jācieš, bet viņš pats tiks izglābts, bet tā kā caur uguni. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Ja kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās, jo Dieva nams ir svēts un jūs tas esat. Lai neviens sevi nepieviļ, jo kas jūsu starpā tur sevi par gudru, šīs pasaules lietās tam jātop ķeķim, lai tas kļūtu gudrs, jo šīs pasaules gudrība ir Dieva priekšā ģeķība, jo ir rakstīts, viņš satver gudros viņu viltībā. Un atkal tas kungs pazīst gudro domas, ka tās ir tukšas. Tamdēļ neviens lai nelielās ar cilvēkiem, jo viss ir jūsu. Vai tas būtu Pāvils, vai Apols, vai Kēfa, vai pasaule, vai dzīvība, vai nāve, vai tagadējās, vai nākamās lietas, viss jums pieder, bet jūs piederat Kristum un Kristus Dievam. Dievs man deva šo vārdu, lai es pasludinu šo vārdu kādai draudzītei, un arī šīs rakstu vietas Svētais Gars man atgādināja,
tādēļ es arī nolasīju šīs rakstu vietas, un es ceru, ka tas viss jums bija par lielu svētību. Un es ceru, ka jūs varēsiet vēl gremdēties šajā vārdā un dziļi to savā sirdī pārdomāt. Un lai jums svētīta šī diena, un lai jūs baudat mūsu brīnišķīgā Dieva brīnišķīgo klātbūtni. Jēzus vārdā, āmen.